Viens no motīviem bija šīs grāmatas nozīmīgā vieta jaungrieķu literatūras kontekstā un sajūta, ka šī grāmata atšķiras no pārējo grāmatu masas. Tā tiešām ir grāmata, kas nemēģina uzturēt skaistu fasādi. Nestāst par to, ka Grieķijā ir garšīgi sieri, vīni, saule, feta un tam līdzīgas šīs turisma klišejas. Trešā laulība ir rakstnieka slavenākais un svarīgākais darbs ar savam laikam nepierasti drosmīgām atklāsmēm par grieķu sabiedrības aizkulisēm. Romāns balstās uz nepārtrauktu pļāpīgu monologu, pa kārtai runā divas sīkpilsones ar savām aprindām raksturīgo valodu, redzesloku un tikumiem. Meistarīgais tulkojums ir kā grieķu salāti ar dažādiem valodas slāņiem, kuros var izgaršot tēlainību, jokus, dzeju, asprātīgi sagrozītus citātus un neslēptus mājienus. Autors bija grieķu rakstnieks, dzejnieks, tulkotājs, redaktors. Viņš aktīvi cīnījās pret cenzūru un diktatūru un par atklātību un iekļautību. 1988. gada 25. augusta naktī viņš tika noslapkots, un šis noziegums tā arī palicis neatklāts. Darbu uz latviešu valodu tulkoja Linda Eiduse. Esiet sveicināti, izdevniecības Seminārija raidieraksta Te ir ko lasīt skatītāji, klausītāji, grāmatlasītāji. Mēs turpinām sarunas par Kosta Tahča romānu Trešā laulība, kurš tikko ir svaigi iztulkots un iznācis latviešu valodā, vai pareizāk sakot, iztulkots un svaigi iznācis. Un šodien, kā viesi, šai sarunai es esmu aicinājusi Denu Dimiņu, tulkotāju, bet ne šīs grāmatas tulkotāju. Šajā grāmatā Dens ir redaktors. Bet vakar mums bija saruna ar Lindu Eidusi, šīs grāmatas tulkotāju, kur savukārt stāstīja, ka tieši pateicoties tev, Den, šis tulkojums ir ticis ierosināts, un pat savā veidā tu esi Lindu pārliecinājis, ka šī grāmata ir jātulko latviski, kas, manuprāt, ir, par to vēl daudz paudzes būs pateicīgs. Kas bija tas tavs motīvs vai tā sajūta, kāpēc šai grāmatai ir jābūt latviešu valodā? Ko tu par viņu zināji, un kāpēc tev likās, ka tas ir jāīsteno? Varbūt viens no motīviem bija šīs grāmatas nozīmīgā vieta jaungrieķu literatūras kontekstā un sajūta, ka šī grāmata atšķiras no pārējo grāmatu masas, ka šī grāmata ir īpaša un arī, ka tās vēstījums ir aktuāls arī šobrīd. Jo mēs zinām, ka šī nav svaiga grāmata, šī grāmata no 60. gadiem. Un ar ko viņa ir tik īpaša un atšķirīga? Jo, viņa ir iztulkota 18 valodās jau līdz šim, latviešu valoda, tad laikam ir 19. piepulcējas. Wow. Ar ko? Tā ir arī pasaulē novērtēta grāmata, ja jau ir tik daudz tulkojumu. Ar ko tad viņa ir tik īpaša un atšķirīga? Es negribu ļoti atkārtot to, ko es rakstīju grāmatas pēcvārdā, bet viena no lietām ir šīs grāmatas valoda. Tieši ar šo sarunu valodu, ar šo nepastarpināto, pļāpīgo sieviešu grēksūdžu valodu. Viņa ir tik īpaša, jo viņa parāda mums grieķu sabiedrību bez tādiem izskaistinājumiem. Tā tiešām ir grāmata, kas nemēģina uzturēt skaistu fasādi. Nestāst par to, ka Grieķijā ir garšīgi sieri, vīni, saule, feta un tam līdzīgas šīs turisma klišejas. Nē, šī grāmata mums rāda grieķu sabiedrību no iekšienes. Un vakardienas sarunās tad arī radās jautājums, kāpēc tad paši grieķi tik ļoti mīl un novērtē šo grāmatu, jo viņi tur tā kā nav parādīti no tās skaistākās un labākās, kā tu saki, fasādes puses. Es gribētu oponēt un teikt, ka nebūtu ne visi grieķi nemīl un nenovērtē šo grāmatu. Un to apliecina arī šīs grāmatas ilgais ceļš pie lasītājiem. Jo neaizmirsīsim, ka autors sākumā to bija spiests izdot par saviem līdzekļiem. Neviens apgāds neņēmās izdot. Otrkārt, arī tas, kā grieķiem daudziem nepatīk, tas, kādā veidā viņš parāda šo grieķu sabiedrību. Šie grieķi nebūtu nav ne tik varonīgi, ne tik ārkārtīgi patriotiski.
vīrieši ir gļēvi, sievietes ir atkal ļoti stipras. Viņš tad iziet ārā no tādiem ierastām klišejām un ērtās komforta zonas, kurās mēs dzīvojam ar saviem mītiem. Nu jā, un runājot arī par tām pļāpām, ka ir šīs sieviešu monologi, kas ir kaut kas starp grēksūdzi vai pļāpām vai mūsdienu kontekstā varbūt tā kā stand-ups. Un tomēr man ir sajūta, ka tā ir tikai virskārta, ka apakšā tur ir pilnīgi tādi pamatīgi pamati, vai tas ir grieķu mīti, vai tā ir Grieķijas vēsture. Kas ir, tavuprāt, tie pamati, uz kā turas šīs pļāpas, jo ne jau tikai tās pļāpas tiek novērtētas pasaules literatūrā. Tur tā tad ir kaut kas vēl tāds skrietni pamatīgāks apakšā, ko varbūt tajā pirmajā acu uzmetienā reizēm ir grūti pamanīt. Nu, viens no pamatiem tiešām ir šī sengrieķu tradīcija, gan mīti, gan arī literatūra. Viņš šur un tur citē sengrieķu literatūras paraugus, viņš atsaucas arī uz jauno derību, tātad arī šī kristietības slānis, kas grieķiem ir daudz ilgāks un daudz pamatīgāks nekā tas, piemēram, ir šajās pagānu zemēs, tā var teikt. Un arī varbūt tas, ka šis psiholoģisms, tas balstās uz kaut kādu pilnīgi atklātu tādu, kā jūs teicu, tas ir grēksūdzes veida vai terapeitiska veida pļāpāšana, ar kuru šīs sievietes patiesībā sevi aizstāv un arī sevi ārstē šajā vīriešu pārvaldītajā sabiedrībā, patriarchālajā sabiedrībā. Manuprāt, tāpēc viens šis romāns ir vērtīgs, ka viņš iet pa priekšu savam laikam. Mēs labi zinām, kāda bija Grieķija 60. gados, un viņiem tur nāca diktatūras un vispār viss tā valsts atpalīdzība un tam līdzīgi. Un tagad pēkšņi tika atklātas sarunas par tik daudzām tēmām. Šķiet, tas ir viens no vilcējiem, no tādām lokomotīviem, kas velk to romānu uz priekšu. Romāna pēcvārdā, ko tu esi rakstījis, man šķiet, tu minēji arī, ka viņš izmanto autobiogrāfiskus motīvus, kas šķiet dubultā interesanti un varbūt pat paradoxāli, jo stāstījums ir no sieviešu viedokļa, un tad kur ir meklējami tie autobiogrāfiskie motīvi un kā viņš viņus ievīja? Nu, ir zināms, ka Tahce ir uzaudzinājusi viņa vecmāte un ka viņa bērnībā viņam apkārt bijušas daudzas sievietes, nevis vīrieši. Un viņš ir dzirdējis šīs sieviešu pļāpas, šīs sieviešu sarunas un arī viņu uztraukumu, histērijas, skandālus. Tas viss ir tā kā novērots dzīvē. Man šķiet, tas arī ir viens no aspektiem, kas dod šim romānam tā kā papildu vērtību, virsvērtību, ka tas nav tā kā sadomāts, bet drīzāk kā tie ir tādi prasmīgi vērojumi un imitācijas. Viņš vienkārši imitē sarunas, ko viņš ir pats dzirdējis, un tas arī ir šis autobiogrāfiskais elements. Viņš labi pazīst sievietes. Tur bija viena tāda epizode, kur, ja nemaldos, tā bija Hekabas kundze, viena no šīm divām sievietēm, aiziet pie savas meitas, kuru viņu uzskata par sliktu māti, un varbūt viņa arī nav atbildīgākā māte tajā brīdī, un ir atstāti divi mazi bērni mājās, puisītis un meitenīti, un viņi to puisīti paņem un aizved sev līdzi audzināšanā un aprūpē. Un meitiņa paliek tajā mājā, un viņa tā kā, žēl, bet es nevaru paņemt abus. Un man tajā brīdī likās, ka varbūt tas ir mazais. Skaidrs, ka mēs nevaram tik tieši meklēt kaut kādas vietas, bet iespējams, ka varbūt tas ir mazais kosts, ko atnāk vecmāmiņa un aizved. Šis te, akis, ko paņem, Jā, tas ir tāds ļoti aizkustinošs moments un savā ziņā arī tā reāla politika, kas sievietēm atlika tajos laikos, jo var saprast, ka romāns ir rakstīts uz tādas diezgan nomācošas nabadzības fona. Mēs esam pieraduši domāt par Grieķiju kā tādu saulainu, pārticīgu, jautru valsti, bet īstenībā tie gadi, kas bija pēc Otrā pasaules kara un tīpaši pilsoņu kara laikā, tie bija vienkārši drausmīgi drūmi gadi. Tur jau tā arī šī grieķu filozofija atspoguļojas, ka viņi saka, mēs vai nu izdzīvosim, vai vienkārši nomirsim. Saprotiet, tas nav tāds vienkārši joks, tas ir ļoti nopietni. Nozīmīgu vietu romānā ieņem arī vide, pilsēta, Atēnas. Tahce pats sev uzskatīja par atēnieti 5. paudzē, kāds viņš droši vien arī bija, lai gan dzimis ir Salonikos. Arī Saloniki ienāk
ienāk romānā. Varbūt tu par to vari pakomentēt, kāda ir šī pilsēta Takča laikā un kā tā ir mainījusies tagad. Viņš raksta par Atēnām sākumā pirms Mazāzijas katastrofas un tad arī pēc kara un jau novēro, ka pilsēta ir ārkārtīgi mainījusies. Un tāpat viņš diezgan detalizēti, pat fotogrāfiski apraksta dažas Tesalonīkas vietas. Un tā kā šīs abas pilsētas man ir diezgan labi zināmas, man bija ļoti interesanti lasīt šo romānu un skatīties uz vietām, ko es zinu, un iedomāties, kādas tās vietas ir šobrīd, 21. gadsimtā. Viņš ir tāds, urbānās vides tēlotājs. Tur arī bija nedaudz par laukiem, bet es varu teikt, ka romāns tiešām pārsvarā ir situēts, ir eksponēts tieši pilsētā. Mūsdienu lasītājs, piemēram, lasot šo romānu, varētu ar viņu staigāt pa Atēnām un atrast tās vietas un teikt, te ir tas kafēnijas, te ir Hekabas kundzes māja, te ir. Es domāju, kā kurā vietā, ja runā par Plaku, par šo te veco pilsētu, kas ir jau tuvu pie Akropoles, tad es domāju, ka tur daudz kas nav mainījies, bet, ja paskatāmies uz citiem rajoniem, tad Atēnas ir ļoti mainījušās. Pagājušā gadsimta 70. un 80. gados tur bija masveida apbūve, urbanizācija. Pats Taktis arī tur ironizēja par tām neglītajām mājām. Grieķija tādā ziņā varbūt nav arhitektoniski ļoti skaista vai pārsteidzoša. Grieķi vairāk domā par funkcionālo, par to, lai varētu ātrāk, lētāk uzcelt. To var just arī tur tajos aprakstos. Par autoru runājot, Kosts Taktis, kas latviešu lasītājiem, es pieļauju, ir lielākai daļai pilnīgi nezināms. Ļoti interesanta biogrāfija, cik man izdevās iepazīties, ko mēs zinām par viņu, ko mēs varam pastāstīt mūsu lasītājiem par viņu un cik nozīmīgs viņš ir Grieķijas literatūras ainavā šobrīd. Viņš ir ļoti nozīmīgs, viņa romāns tiek nemitīgi pārizdots. Viņa pēc šī darba motīviem tieši tiek uzvests teātra izrādes, ir seriāls un tam līdzīgi. Tātad šis te romāns ir viņu kultūras apritē. Un pats autors nenodzīvo ļoti garu mūžu, bet viņš ir daudz kur ceļojis, viņš ir diktatūras laikā dzīvojis aiz valsts robežām, Amerikā, Francijā, vēl kaut kur viņš ir tulkojis austriešu, amerikāņu, franču literatūru, sengrieķu literatūru. Tā ir tāda figūra, kas tiešām 20. gadsimta grieķu literatūrā ir ievērojama. Un gandrīz gribas likt viņu blakus Kavafim un teikt, ka viņš ir viens no nozīmīgākajiem grieķu literatūras pārstāvjiem. Un tāpēc man ir tikai ļoti liels prieks, ka beidzot viņš ir lasāms arī latviski. Tev ir līdz arī tāda schēma ar dažādiem varoņiem. Mums nav tāda laika un iespēja droši vien ar to visu sīki iepazīties, bet kas tas ir? Tās ir kaut kādas galvenās, tavuprāt, lietas vai dzimtas koki, vai ko tu esi sev izvilcis kā tādu esenci no šī romāna? Tas bija pārlasot šo romānu, es veidoju savu veidu schēmu ar domu, ka vienkārši tur ir ļoti daudz personāžu, tur ir ļoti daudz notikumu. Tas romāns ir ļoti blīvs. Jā, viņam ir jāpieslēdz, viņš ir jālasa diezgan rūpīgi un lēnām, viņš nav tāds ātri apēdamais, tas ir fakts. Tāpēc varbūt ir labi, ka šī romāna ir atstāts 2 balts, brīvs lapus, kurās lasītājs var zīmoli pats veidot savas schēmas un kaut ko pierakstīt. Jā. Es pierakstīju dažādas interesantas detaļas, kas man šķita no šī romāna, ko es varētu aizmirst. Piemēram, to, ka grieķi ir ārkārtīgi māņticīgi. Visas šīs zīmes un maģiskās domāšanas paraugi. Un tas likās vienkārši brīnišķīgi. Vienu no tiem es noteikti nolasīšu. Un tas ir šis brīdis, kad Hekabe vēlas pateikties Anastāsijai un ieraksta. Viņa vēlas pateikties tātad pareizticīgo svētajai par to, ka viņas meitiņa ir izdzīvojusi un ieraksta, nopērk ikonu un liek šai ikonā iegravēt savu vārdu un uzvārdu un norāda, ka tas ir šai Anastāsijai kā par zīmi, par pateicību. Un tajā brīdī, kad viņa saņem no gravīra darbnīcas šo ikonu, viņa redz, ka tur nav ierakstīts viņas uzvārds.
No šīs te viena, kā mēs varētu teikt, cīkuma, kādam ir aizmirsies ierakstīt uzvārdu, viņi saprot, ka viņi nebūs vairs kopā ar savu vīru, ka faktiski šī te ikona ir pareģojums viņas dzīves tālākajai gaitai. Man liekas, ka šī vienkārši ļoti šarmanta un burvīga detaļa, un varbūt ātri lasot, es varu paslīdēt garām, bet tā padomā. Bet citu, man liekas, latvieši arī ir diezgan maiņticīgi nācija. Tad kas ir maiņticīgāk, tavprāt, grieķi vai latvieši? Manuprāt, dažādos veidos, bet abi ir diezgan maiņticīgi, jā. Latviešiem arī patīk klauvēt pie koka vai mainīt maršrutu, ja tuvojas melns kaķis un tam līdzīgi. Nē, tādas tur bija diezgan daudz atpazīstams tēmas arī šajā romānā, bet vēl viena lieta, ko droši vien mums vajadzētu izmantot izdevību un lasītājiem paskaidrot par tavu gramatikas lietojumu kā redaktoram. Tātad tur tiek lietoti mīkstie R un H tiek mīkstināts ar C, vai kā to pareizi mēs varētu skaidrot? Nē, tā, gribētu iebilst, tā nav gramatika, tā drīzāk ir pragmatika, jo tā ir pareizrakstība. Gramatiku tas absolūti neietekmē, bet tie ir vienkārši marķieri, kuri apzīmē tieši to, ka pats Kosts Tahcis arī lietoja valodu, kas bija ļoti smalka, kurā bija arī sengrieķu, bizantiešu valodas zīmes. Un viņš lietoja, protams, savam laikam pierasto daudz akcentu sistēmu. Es negribu iedziļināties ļoti sīkās detaļās, bet ar to man pietika, lai es varētu vēlēties, apspriežoties ar tulkotāju. Tas bija tāds kolektīvs lēmums, jo mēs apspriedāmies arī ar korektoru, un mēs beigās izdomājam, ka vajadzētu vispirms to mīksto ēri, un tad beigās kāpēc gan arī ne to CH, jo tas būtībā rāda vārdu etimoloģiju, tas palīdz nošķirt dažādus aizguvumus un tam līdzīgi. Tas viss ir latviešu valodā bijis, tas vēl joprojām ir lietuviešu valodā, mīkstais ēri ir arī krievu valodā. Tā ir tāda fonēma, kas mums likās vienkārši brīnišķīgi, ja to var rakstos parādīt. To nav obligāti izrunāt, bet viņi parāda to vietu, kas viņai kādreiz ir bijusi. Un tā mēs nolēmām. Jā. Nu, labi, tad vēl pirms mēs beidzam šo sarunu, varbūt varētu dot tādus kā ceļvārdus latviešu lasītājiem ar šo mums līdz šim nezināmo autoru, nezināmo romānu. Es gribu teikt latviešu lasītājiem, ka šis romāns varbūt ir ceļvedis Grieķijā. Viņš parāda, kā jau es minēju, šo grieķu sabiedrības varbūt. Viņš parāda šo grieķu sabiedrības ēnas pusi, vai arī to daļu, kas ir aiz fasādes. Tātad viņš parāda it kā grieķu sabiedrību no iekšpuses, viņš parāda grieķu domāšanu, viņš parāda dzīves daudzveidību, viņš parāda arī šo te pagānisma un kristietības sajaukumu. Jo iedomājieties, ja uz mirušo piemiņas dienu tiek varīta salda putra, tad jūs jautājat, kas tas tāds ir, kurā vietā Bībelē mēs varam par to izlasīt. Tas nekā tāda nav, tas ir tāpat kā lieldienas zaķis un olas, vai ne, kas dzīvo kopā ar šo kristīgo tradīciju. Tātad tas jums būs brīnišķīgs romāns, kas parāda dažādību. Sieviešu pasauli, arī vīriešu pasauli, un tas ir, var teikt, ceļvedis, kas rosina iepazīties tuvāk ar Grieķiju un Grieķu pasauli, manuprāt. Tā. Paldies, Den, par šiem ceļvārdiem un arī šo sarunu. Un es tiešām ļoti priecājos, ka romāns ir lasāms latviski un būs lasāms arī nākotnes lasītājiem un nākamajām paudzēm. Paldies! Tulkojumi no grieķu valodas Latvijā top maz, un vispār mēs ļoti maz zinām par grieķu mūsdienu literatūru, mūziku, laikmatīgo mākslu, es pieņemu. Un tāpēc man likās svarīgi uz sarunu uzaicināt Gundegu Šmiti, komponisti un rakstnieci, 2 grāmatu autori, kura jau kādu laiku dzīvo Grieķijā vai starp Latviju un Grieķiju, starp Rīgu un Salonīkiem, kas starp citu ir pilsēta, kur dzimis Kosts Tahcis, lai gan viņš pats sevi stingri uzskata par atēnieti 5. paudzē, bet dzimis viņš ir Salonīkos. Sveika, Gundega! Sveika, Kristīne!
Paldies un prieks, ka tu piekriti piedalīties raidierakstā. Te ir ko lasīt. Mūsu saruna gan notiek attālināti. Tu esi Salonikos, es esmu Rīgā. Bet man liekas, tas ir ļoti labi. Kaut kā mēs metam tiltu starp Tahča latviešu tulkojumu. Un, kad es tevi uzrunāju šim raidierakstam, tu teici un atzini, ka tu tādu rakstnieku īsti neesi pazīstama ar viņu un īsti neesi lasījusi viņa darbus, bet šobrīd tev bija iespēja iepazīties jau nedaudz ar tulkojumu, un tad tu esi atklājusi Kostu Tahci. Jā, tieši tā. Man jāsaka, ir kā grieķu literatūras ceļojumu priekšā. Grieķu valodu es esmu apguvusi tādā ļoti solīdā sarunu valodas līmenī, bet grieķu literārā valoda ir ārkārtīgi bagāta, un tur ir vajadzīgs laiks, lai tajā sāktu pamazām šajā jūrā peldēt un tiešām izjust visas nianses, ko šī brīnišķīgā valoda dāvā. Ar grieķu valodu esmu vairāk saskārusies, runājot tieši par literatūru, ar dzēju. Kā komponiste esmu meklējusi dzējoļus, kurus es varētu izmantot savos kora darbos vai vokāli instrumentālajos darbos. Un tad man ļoti patīk tā knibināties, tā katru vārdiņu atsevišķi tulkot un tad salikt kopā to kopbildi. Un jā, es esmu vairāk pazīstama ar dzēju un ārkārtīgi augstu vērtēju Kavafi un Seferi un Elīti. Bet ar prózu es esmu būtībā kā tāda jaundzimušsī. Un man jāsaka, ka tieši šis te Tahča tulkojums ir mana pirmā iepazīšanās ar grieķu literatūru tieši prózas žanrā. Protams, neskaitot Homēra Odiseju un citas traģēdijas, kuras esmu arī lasījusi, bet tas jau ir cits laiks. Bet jā, tieši no tādas 20. 21. gadsimta literatūras, tā ir mana pirmā saskaršanās, un par to es esmu ārkārtīgi pateicīga. Kādi ir tavi pirmie iespaidi? Tu rakstīji, ka tev izdevās sajust Tahča garšu, viņa teksta garšu. Tahcis raksta tiešām ārkārtīgi garšīgi, un romāns ir tiešām pietiekami apjomīgs, un man tas tika nosūtīts mēnesi iepriekš, un es domāju, es viņu izlasīšu, kas tur ko neizlasīt mēnešu laikā. Bet sākot viņu lasīt, es sajūtu, ka tiešām tas nebūs nekāds maratons vai tāds ātri apgūstamais romāns. Tas tiešām ir tā jāizgaršo rindkopa pēc rindkopas, jāiejūtās Tahča valodā, izjūtā. Teksts ir ārkārtīgi blīvs, bet ne tādā ziņā, ka tas būtu sarežģīts. Būtībā teksts tiek izklāstīts no divu varoņu skatu punktu. Tātad pirmajā personā runā viena sieviete, un pēc tam pirmajā personā runā otra sieviete. Un būtībā šī izteiksme atbilst tādam, es pieņemu tā laika, kas ir pirms un pēc otrā pasaules kara laika, tādai vidusmēra sievietei, vārda labā nozīmē, kas iespējams nav mācījusies augstās skolās. Tā nav kaut kāda ārkārtīgi filozofiski piesātināta valoda, bet ļoti ikdienišķa un vienlaikus ārkārtīgi sulīga. Un kur ir tas piesātinājums? Tas piesātinājums arī slēpjās ļoti daudzās atsaucēs uz grieķu mitoloģiju, uz dažādām grieķu vēstures peripētijām, kas ir notikušas 19. un 20. gadsimtā, ko mēs īstenībā nemaz tik labi nezinām, pat es dzīvojot Grieķijā. Un tā ir vēl viena, būtībā tāda šī romāna bagātība, es tā varētu teikt, tulkotājas piezīmes, lapuses apakšā, kas ved uz kādu konkrētu, paskaidrojošu vai notikumu vai ģeogrāfisku vietu, kas, būtībā ļauj
vispār iepazīt tādu Grieķijas sociālo un politisko un kultūras telpu 20. gadsimtā. Un līdz ar to, jā, šis teksts ir tāds ļoti piesātināts. Man pašai likās ļoti interesanti, ka šī ir tāda iespēja ieskatīties cilvēkam, kuram nav vispār nekādas saistības ar Grieķiju, varbūt izņemot kaut kādas grieķu klasiskās kultūras pārzināšanu, arī diezgan tādā pamatlīmenī, ieskatīties grieķu sīkpilsonības vai, kā teica, parasto cilvēku dzīvēs, ieskatīties it kā no iekšpuses, iejusties viņu sabiedrībā, un šis skats, viņš nav nebūt komplementārs vienmēr, viņš reizēm ir diezgan nešpetns takča. Un tu dzīvo Grieķijā jau 14 gadus, un no mūsu skatu punktu, tu esi tā kā jau iekšpusnieks, kas pazīst Grieķijas kaut kādas sajūtas un peripētīs, droši vien no grieķu skatu punktu, tu joprojām esi ārzemniece, ne grieķiete. Vai tu atpazini šajā tekstā tādu kaut kādu grieķu nācijas kodu, ko Takcim iespējams ir izdevies uzminēt, kāpēc arī šis romāns ir tik ļoti populārs un lasīts? Kā tu to izjūti? Jā, īstenībā tieši tā kā tu saki, tur ir tiešām tāds grieķu nācijas mentalitātes kods arī caur to, ka tur nekas netiek izskaistināts. Kā tu pati arī minēji, ka tur ir kaut kāds tāds nešpatnums, tiešums, jā, jo kādreiz varbūt par grieķiem ir tāds nedaudz romantizēts priekšstats, ka viņi ir tie saulainie, atvērtie cilvēki, un tā arī ir taisnība. Viņi ir saulaini un atvērti, bet tur arī ir monētas otrā puse. Un tas arī padara to grieķu cilvēku arī ļoti interesantu un daudzšķautņainu. Katrā ziņā šis grieķu cilvēks, arī pat sīkpilsonis, viņš ir ārkārtīgi spilgta personība ar visu tam piederošo spektru. Un es tik tiešām atpazinu, un tādēļ arī man tiešām pārnestā nozīmē šis teksts tik ļoti garšo, ka es būtībā tur atpazīstu cilvēkus, ar kuriem es esmu pati runājusi. Man arī bijusi tā laime iepazīt, piemēram, sava vīra vecvecākus, kuri ir dzimuši 20. 21. gadā, kuri būtībā savu pusaudzību piedzīvoja laikā pirms otrā pasaules kara. Un viņi ir stāstījuši arī man par to, kāda viņiem ir bijusi dzīve un kāda tā ir bijusi kara laikā un pēc kara. Un tādēļ arī es tik ļoti saslēdzos ar šo tekstu, un man tas teksts likās arī tiešām tāds tik patiess un tāds antropoloģiski kaut kādā ziņā ļoti precīzs, kur, ja kādam nav bijusi iespēja šīs paudzes grieķu cilvēkus iepazīt, tad to ir iespēja izdarīt caur Takča romānu. Mani interesē, protams, arī tie Salonīki un Atēnas, kas ir aprakstīti Takča romānā Trešā laulība. Pilsētvidē ir ļoti liela un nozīmīga loma tajā tekstā, kā tiek attēlota pilsēta. Vai tu atpazīsti Salonīkus, Atēnas, vai arī šīs vietas šobrīd ir tā mainījušās, ka viņas ir grūti atpazīt? Tās vietas gan ir, gan nav mainījušās. Protams, tas, kas notiek visā pasaulē mūsu laikos, tehnoloģijas progress un cilvēki ar televizoriem mājās, tas ir kaut kā padarījis, piemēram, tādu ielu dzīvi nesalīdzināmi mazāk intensīvu. Bet, piemēram, mans vīrs stāstīja, ka pat viņa bērnībā vēl 80. gadu izskaņā ir bijis tā, ka nav bijuši nevienam televizori. Visi būtībā, kā mēs sakam, tusē uz ielas. Un ielas ir šauras. Būtībā mājas ir ļoti, ļoti tuvu viena otrai. Un, būtībā iela ir tik tuvu, ka, teiksim, uz sava balkona žauj veļu, un 2 metru tālāk ir pretējā māja, kur arī tava kaimiņiene izžauj veļu, un tu vari mierīgi ar viņu sarunāties.
var parunāties, un tu arī redzi, kas tajās mājās notiek. Būtībā tāda kopienas sajūta. Protams, ka mājām ir balkoni, un tas ir kaut kas ļoti atšķirīgs, kā mums ir Latvijā pilsētu vide. Balkoni arī ir Imantā un Pļauniekos, bet tas ir tomēr kaut kā citādāk. Tas ir ļoti, ļoti citādāk, jo tur ir tiešām šī ļoti blīvā arhitektūra, ļoti šaurās ielas, viens otru visu laiku redz, dzird, nāk viens pie otra ciemos, un kaut kas tāds, ko mēs vairāk varbūt saistītu ar tādu lauku ciemata dzīvi, bet nē, pilsētā tas varbūt pat kaut kādā ziņā notiek intensīvāk. Es arī iedomājos šos te Tahča aprakstītos gadus, dekādes, par kuriem viņš runā, ka tad, jā, tiešām, kā jau es minēju, bez šīm tehnoloģijām cilvēkiem, kas bija viņu televizors, kaimiņa dzīve. Un tā kaut kāda tā miedarba nemitīgā, un tā arī dzīvošana līdzi citu dzīvēm, un būtībā arī šī otrā romāna varone, Hekabes kundze, jo viņa jau arī ir kaimiņiene šai pirmajai sievietei Ninai, viņa nāk pie viņas ciemos un būtībā stāsta par savu dzīvi. Arī pat tas formāts, kā šīs divas varonas romānā parādās, tur jau arī ir šī ārkārtīgi ciešā miedarba starp kaimiņiem, ko mums varbūt Latvijā, kur mums ir viss tā ļoti daudz telpas visam, to mums ir varbūt grūti iedomāties, bet tas šajā romānā tiek ļoti labi parādīts, attēlots. Tas droši vien šobrīd ir izzudis Grieķu pilsētas sabiedrībā. Jā, saistībā ar to, ka cilvēkiem ir televizori, jā, kaut kādā ziņā, bet tomēr ir tādi rajoni, kuri, skaitās it kā tādi nabadzīgāki, kuri ir mani iecienītākie rajoni. Man vienkārši pa viņiem patīk staigāt un redzēt, kaut kā just pilnīgi to, iepriekšējā gadsimta garu, atgriezties kaut kur tur, par ko raksta Tahcis. Un kaut kādā ziņā tas Grieķijas šarms arī ir tajā, ka, protams, ka ir šī te modernā pasaule, jaunā paudze, bet vienlaikus tu redzi arī šīs te melnās drānās tērptās atraitnes, ir joprojām šie kafēniji, kuru svētdienās pulcējas tikai kungi bez sievām. Viņi tur atklidzina ar saviem spieķīšiem pēc baznīcām un dzer kafiju, un viņiem nav mobilie telefoni rokās. Un tad es arī tur kaut kā mēģinu iemaldīties, jo man vienkārši kaut kā ļoti patīk noķert to laika garu, kas nav tā kā mūsu gadsimts, mūsu dekādu, tā kā drusku paceļo laikā atpakaļ. Un tas ir ārkārtīgi valdzinoši šobrīd joprojām Grieķijā, ka kaut kā pastāv šie dažādie laiki, un šī vecākā paudze nosacīti joprojām uztur to garu, par ko Tahcis arī vēsta savā. Tik brīnišķīgi. Es vienkārši izjūtu tajā tavā aprakstā, es pilnīgi izjūtu, jo es to neesmu redzējusi, bet izlasījusi Tahča romānu lapusēs, es pilnīgi tā kā vizualizēju tagad, klausoties tavu aprakstu. Bet runājot arī par tām sabiedrības īpatnībām vai negācijām, ko Tahcis uzrāda, kaut vai tā mājiņticība vai tieksme klačoties, paklečoties vai kaut kāda ksenofobija, arī homofobija, jau tādas nopietnākas problēmas vai kaut kāda patriarchālā dzīves ziņa un sievietes vieta. Īstenībā par diezgan daudzām no šīm negācijām mēs jau viņus varam attiecināt ne tikai uz Grieķu, bet arī uz citām sabiedrībām, tā skaitā brīžiem arī uz Latvijas sabiedrību. Bet vai tu saskatīji arī lasot un arī dzīvojot Grieķijā un starp Grieķiju un Latviju, varbūt kaut kādas, kas ir kopīgs latviešiem un grieķiem? Un kas varbūt ir kaut kādas tādas lietas, ko latvietim šajā romānā grūti būtu saprast, kur ir vajadzīgs kaut kāds komentārs vai paskaidrojums, ko latvietis tāpat vien nesapratīs? Vai tāds bija vispār? Latvieši jau arī, laikam, man liekas, lasīja nesen socioloģisku aptauju, ka latvieši ir, laikam, vismāņticīgākā tauta Eiropā, kaut ko tādu. Tā kā es domāju, ka tas aspekts varētu būt tāds, kas varētu būt tāds saprotams, klačošanās. Klačoties taču ir tik forši. Es arī klačojos, neesmu bez grēka. Tas ir žanrs jau mūsdienu arī kultūrā, klačošanās žanrs. Pēc tam ir pagājuši jau nescik gadi,
70 gadi kopš romāna uzrakstīšanas. Nu, jā. Jā, tas patriarchālais, protams, ka mums, es domāju, ir salīdzinoši ar Grieķiju tomēr mazāks saistībā ar visām tādām feminisma aktivitātēm. Grieķijā, teiksim, pat mana vīra vecāku ģimenē joprojām ir šāda te patriarchāla iekārta, ka sieviete nestudē, nestrādā, dara tikai mājas darbus, bet īstenībā viņa ir tas šefs mājās. Jā, ka viņa nosaka lietas un vīrs kaut kā tam visam plūst un peld līdzi. Bet tas ģimenes modelis, ko es zinu pati savā vīra ģimenē, viņš ir tāds veiksmīgs, jo tur tiešām nav nekāds, teiksim, kā mūsdienās saka, tur, ja vīrietis tur maku, viņam ir iespēja tur izvērst mobbingu pret savu sievu. Un manas ģimenes gadījumā tas tiešām tā nenotiek, bet ir arī dzirdēts, ka šim vīrietim ir šī te vara, un viņš to arī izmanto sliktā nozīmē. Un tas mans minētais, tas kafēniju stāsts, ka tur tikai vīrieši pulcējās, un sievietes atkal, viņas arī pulcējās, viņām ir savas vietas. Tas nav tā, ka viņas sēž mājās un tikai gludina palagus. Viņas arī tiekās, bet viņām ir tā kā, sava darīšana, vīriešu darīšana un sieviešu darīšana. Bet es vēl domāju par tavu jautājumu, kas ir kopīgs. Šīs te it kā tās cilvēciskās lietas. Tās ir atpazīstams, man liekas, jebkurā sabiedrībā vairāk vai mazāk izteiktāk vai maigāk, bet... Jā, kas varbūt nav tik tipisks, kas varbūt atšķirās latviešu un grieķu kultūrā. Šī te tomēr ekstravertā izpausme. Latvietis drīzāk varbūt norīs, kā teikt, to krupi, kā mēs sakam, bet, grieķis ies pa gaisu. Vienalga, cik tas nešpetni izskatās. Citu, man bija tāds kaut kāda veida tāds, ne jau kultūras šoks, bet kaut kādā ziņā šoks par to, ka grāmatas viena no varonēm, tik negatīvi runā par savu bērnu, jo vispār tas, jāsaka, ir retums, jo Grieķiem bērni ir, visa centrā. Un, ja latviešiem varbūt ir tā, ka mēs pieaugušie runājam, un jūs tur bērni noiet tur spēlēties. Ja ģimenē ir bērns, tad viss notiek ap viņu, un visi spēlējas ar bērnu. Bērns ir visa centrā. Un šeit bija, tāda interesanta šķautne, ka tas bērns, kā tāds akmens kaklā šai. Jā, mātes un meitas attiecības. Jā. Gundaga, viena no tavām grāmatām tu esi devusi nosaukumu Grieķu svīta. Un tad mans pēdējais jautājums ir tieši par tavu daļradi un tieši par rakstīšanu, burtu, nevis nošu rakstīšanu. Kā to ietekmē tas, ka tu esi Grieķijā vai ka tu esi starp Grieķiju un Latviju? Kāda ir šī saspēle starp dažādām valstīm? Vai tas kaut kā ietekmē to, ko tu raksti, kā tu raksti? Es teiktu pat vairāk, ka es vispār rakstu. Vispār tāda interese rakstīt man ir bijusi no bērnības, bet es esmu kaut ko nedaudz darījusi, un tas vienmēr ir kaut kā tāda maza liesmiņa salmos uzšvirkstējusi un noplaukusi. Bet tad, kad es aizbraucu uz Grieķiju, manī radās vēlme kaut kā sākt vienkārši katru dienu kaut ko pierakstīt, tādus ikdienas iespaidus. Es biju tā pārņemta ar visu jauno un neparasto, gan labā nozīmē, gan netik labā nozīmē. Man arī ļoti pietrūka mājas, un tā atskatoties, man liekas, ka man arī ļoti pietrūka vienkārši komunicēt ikdienā savā dzimtajā valodā, un tā man bija kaut kā tāda ļoti liela motivācija, vispār tiešām sākt rakstīt, kaut ko darīt savā dzimtajā valodā, un šos te iespaidus
pašai priekš sevis sistematizēt un kaut kādā brīdī saprast, ka tas varētu būt arī interesanti ne tikai man, bet arī potenciāli lasītājam. Un tad jau es sāku kaut kā mērķtiecīgāk strādāt pie tekstu tādas izvēršanas un pulēšanas. Un, jā, protams, ka tas, ka es dzīvoju Grieķijā, tas to ietekmēja. Un tā jau būtībā ir mana debijas grāmata Grieķu svīta, kurā būtībā es runāju par cilvēkiem, kurus es esmu Grieķijā sastapusi, bet tie ir kaut kādā ziņā saistīti ar mūziku, pat nebūdami profesionāli mūziķi, bet jā, vai tā ir kaut kāda muzikāla situācija, kas mūs ir savedusi kopā, vai kaut kas pat pavisam nesaistīts ar mūziku, pat skaņainābu, cikādes dziesmām vai kalna kazu zvaniņiem augstu Olimpa kalnā. Bet jā, es arī gribēju ietērpt tādos portretos grieķu cilvēkus, ko es esmu satikusi un radīt tādu arī savu veidu tādu iespaidu dienas grāmatu. Nu jā, un tas arī ir veids, kā mēs Latvijā varam just kaut kādu Grieķijas vēsmu vai iepazīt Grieķijas cilvēkus, viņu temperamentu. Starp citu, cik daudz tu zini par grieķu mūsdienu literatūru, gan konkrēti par kaut kādiem darbiem vai autoriem, vai arī par to, kāda vispār ir attieksme grieķu pret savu literatūru, mūsdienu literatūru, vai tā tiek lasīta, apspriesta, tulkota, finansēta? Vispār literatūra Grieķijā noteikti ir nozīmīgāka nekā tāda klasiskā mūzika. Interesanti ir tas, ka, piemēram, kultūras ministrija neorganizē tādu lielo mūzikas balvu, kāda mums ir Latvijā, bet viņiem ir literatūras gada balva. Tā gan viņiem ir, kas arī norāda par tādu valsts kultūra politiku. Bet jāsaka, ka Grieķijā atšķirībā no Latvijas, kur mēs tomēr ļoti kaut kā gaidām vienmēr tādus jaunos darbus, jaunos autorus, ir ļoti liela interese par to, kas ir tā kā tikko, kā teikt, svaigi izcepts. Grieķijā ir vairāk tāda interese par, varētu teikt, jaunākais 20. gadsimta autoriem, kuri jau ir devušies mūžībā un kuri ir skaitās, ka viņi caur tam filtram ir izgājuši tādas nostabilizējušās vērtības. Piemēram, tādi rakstnieki kā Kazandzakis, Emberikos, Karagacis. Jā, viņi laikam nav tulkoti latviešu valodā, bet jā, tos uzskata, jā, ka tie ir tādi 20. gadsimta dižgari, bet, teiksim, 21. mūsu gadsimta autori, jā, viņiem ir iespēja publicēties, bet, tur tā kā tas notiek tā ļoti pamazām un ar tādu aizdomu filtru, vai tad būs tik labi. Un tur, jā, es negribu par šo pārāk aizrunāties, jo tā pati par sevi ir liela un interesanta tēma. Grieķijā jau vispār būtībā ir māksliniekiem kopumā, ne tikai literātiem, bet, jā, visiem māksliniekiem kaut kādā ziņā tāds sloks, ka antīkā grieķu kultūra ir bijusi tik bagāta un tik ģeniāla, ka tagad kaut ko radīt uz tā fona ir grūti. Jā. Jā, vienam no grieķu dzejniekiem, es ceru, ka es nesamelošu, man liekas, ka Vafim bija dzejolis par to, ka viņš tur rokās tādu marmora galvu un viņa elkoņi nogurst no tā, cik tā galva ir smaga. Tā kā simbolizējot to laikmetīgā mākslinieka sajūtu, ko nozīmē radīt laikmetīgu mākslu Grieķijā. Un mums Latvijā atkal ir tāda no otras puses atbrīvojoša sajūta, ka mums nav tāds tas lielais, ģeniālais mantojums, ka mēs kaut kādā ziņā jūtamies, ka mēs kaut kādā ziņā varbūt pat esam tie, kas kaldina to latviešu kultūras identitāti, un tā tikai plaukst. Jā, bet kopumā jāsaka, ka Grieķijas grāmatu veikali ir vienkārši fantastiski.
Mums Latvijā ir liels uzsvars, jā, kā jau es minēju, šo te jauno literatūru un jaunizdoto literatūru, bet Grieķijā, piemēram, ieejot izdevniecībā, piemēram, es gribu atkal palasīt Hesi, piemēram, Narcisu un zelta muti. Diez vai tagad Latvijā kādā grāmatnīcā tieši tas izdevums būs pieejams, bet Grieķijā, tur būs pat plauktiņš, kur pat piedāvās kādus 4-5 dažādu laiku izdevumus. Izvēlies, kurš tev patīk vislabāk. Jā, kaut kā tāds uzsvars uz šīm te literatūras, šīm te klasiskajām vērtībām. Klasiskajām, kanoniskajām vērtībām, kuras ir allaž pieejamas. Tas pats arī attiecās uz šiem pārbaudītajiem 20. gadsimta grieķu autoriem. Arī viņiem ir šie izdevumi un tā, visjaunākā literatūra, tas tam vēl tur jāiet kaut kā caur uguni un ūdeni un laika filtru. Tas atkal netiek tik daudz akcentēts. Gundaga, paldies tev par šo sarunu, ka atradi tā laiku un ka mēs ar tavu starpniecību nedaudz ieskatījāmies Grieķijā, grieķu literatūrā, un varbūt arī tas mums palīdzēs kaut kā arī vēl vairāk satvērt Tahča garšu viņa romānā. Paldies tev! Tahcis tiešām ir garšīgs. Lūdzu, lasiet viņu!